Privātais vāģis lielai sabiedrības daļai joprojām ir stabila un neatņemama dzīves vērtība. Lai arī braucamais tiek izmantots retāk, cilvēki nelabprāt atsakās no tās uzturēšanas. Citi transporta veidi, kā koplietošanas auto nomāšana, mūsu dzīvē ienāk pakāpeniski. Rodijs Ronis ir rīdzinieks, kurš jau 7 gadus izmanto kopbraukšanas transporta līdzekļus. Jautājām viņam, vai tā ir dzīvošana vai tomēr izdzīvošana. Es neteiktu, ka tā ir izdzīvošana. Tā tiešām, es domāju, ir pilnībā normāla dzīvošana. To daru jau, kā saka, 7 gadus, un pats iesāku to darīt tieši tajā laikā, kad sāku universitātē mācīties Rīgā. Un kopš tā brīža man nereiz nav gribējies, teiksim, tā pašam savu mašīnu uzturēt. Katru reizi, kad man kaut kur ir bijis jākustās, man ar koplietošanas auto, jebkuru citu risinājumu ir bijis pilnībā pietiekami. Vai man ir bijusi sava mašīna? Nē, jo nekad nav īsti bijusi nepieciešamība pēc tās. Ka tiklīdz, kā saka, 19 gadi, tiesības rokā, varu braukāties, es tā arī sāku braukt visu ar koplietošanas auto. Kāpēc es izvēlos kopbraukšanu? Tas ir daudz ērtāk man savā centrā to automašīnu novietot un atrast. Ir ļoti labi, ka tas ar automašīnu var jebkurā brīdī aizbraukt kaut kur, nedomāt pēc tam, ka man tā automašīna kaut kur ir jādzen atpakaļ. Tā ir brīvība, ko dod šie vienvirziena braucieni. Tā ir brīvība, ko dod, ka man nav jādomā par to, ka es autostāvvietu atradīšu vai neatradīšu kaut kur. Tā ir brīvība ļoti daudzos aspektos. Vai es dodu priekšroku elektriskajiem auto? Īsti nē. Lielākoties, ja man būtu, piemēram, sava privātā automašīna, ja es kādreiz par kaut ko domātu, jā, es ņemtu savu privāto elektrisko auto, bet šajā brīdī koplietošanas automobīls, manuprāt, ir daudz ekoloģisks jau tā, pats par sevi salīdzinot ar privātu automobīli, ka varbūt tas efekts nav tik liels kā citiem. Es esmu rēķinājis, cik man ir izmaksātu pašam savu automašīnu pret koplietošanas auto. Ikdienā, braukājot no darba un atpakaļ, man mēnesī sanāk vidēji tikai 120 eiro ar koplietošanas auto braucot. Ja man būtu šajā brīdī jāuztur savu automašīnu, tie ir 50 eiro par stāvvietu man pie mājām. Tā ir ziemas riepas 2 reizes gadā. Tās būtu apdrošināšanas, nevis nerunājot par degvielu un automašīnas izmaksām, kuras jebkurā gadījumā būtu jāmaksā. Tā kā jā, ar koplietošanas auto man šobrīd ir daudz izdevīgāk pārvietoties. Un tālāki maršruti? Tālāki maršruti ar koplietošanas auto ir mazliet sarežģītāki, jo, protams, tas tarifs mazliet palielinās. Pieksim, es pats esmu dzimtā puse, man ir Liepājas puse, un katru reizi, kad man ir jāizbrauc, tad es arī padomāju par to, vai es izmantošu koplietošanas auto vai dažreiz sabiedrisko transportu. Bet, ja es braucu ar vairākiem cilvēkiem kopā, tāpat arī ar koplietošanas auto ir tikpat izdevīgi, kā, piemēram, ar savu mašīnu būtu jābrauc. Galvenie plusi Rīgas centrā dzīvot bez savas mašīnas ir tas, ka es jebkurā brīdī neuztraucos par savu automašīnu, kur viņa ir novietota, un jebkurā brīdī es varu izvēlēties jebkuru transporta risinājumu, vai es braukšu ar sabiedrisko, vai es braukšu ar koplietošanas auto, vai es uzkāpšu uz skūteri tajā brīdī, vai uz jebko citu. Tajā brīdī arī ar velosipēdu braukāju apkārt. Attiecīgi, ja es zinu, ka man būs jābrauc ar kaut kur ar mašīnu, piemēram, ap skolas un baznīcas ielu, es riņķošu 3 reizes apkārt, līdz es atradīšu kādu tukšu autostāvvietu. Tāpēc, jā, Rīgas centrā tā ir tā fleksibilitāte, ko tu iegūsti. Es kombinēju dažādus transporta veidus ikdienā. Piemēram, braucot uz darbu no rīta, es aiziešu kājām līdz tuvākajai automašīnai, varbūt 3-5 minūšu attālumā. Iekāpšu automašīnā, līdz darbam man īstenībā ir ļoti tuvu aizbraukt. 8 minūtes, un pie darbas arī šo auto varu atstāt, un pēc tam vakarā pretēji, es paņemšu auto, aizbraukšu, noparkošos pie mājām, vai arī es tajā brīdī izsaukšu taksi, iespējams, ja automašīna nebūs man blakus, un varbūt arī tādās ikdienas gaitās, piemēram, līdz veikalam var mierīgi centrā aiziet kājām, visu atnest, ja man kaut kur jādodas pāri centram, un es saprotu, ka vienkārši otrā pusē nebūs stāvvietas, ir, piemēram, ļoti tāds busy periods, tad es arī uzkāpšu uz skūteri un aizbraukšu. Tā kā tie varianti, ja tev nav savas mašīnas, ir tev ļoti daudz. Nav ļoti daudz šķēršļu, lai šis pakalpojums būtu vēl pieejamāks. Es domāju, ka brīžiem cilvēkiem liekas, ka nav auto viņam pietiekami tuvu, ka mans tuvākais auto ir 10 minūšu attālumā. Protams, pieķa stundās tie auto paliek arvien mazāk, un ar to ir dažreiz jārēķinās. Zinot, ja tu kaut ko vēlies plānot ilgtermiņā, varbūt tu norezervēs to auto ātrāk. Jā, dažreiz tā ir nērtība, bet lielākoties visos manos ikdienas maršrutos man vienmēr auto ir, ja ne blakus, tad vismaz tuvāko
minūšu attālumā. Ja mēs runājam par koplietošanas braucamā līdzekļu pieejamību reģionu pilsētās, es ticu, ka tā varētu būt arī mazāka. Nezinu, vai tāda vispār pakalpojumi pieejami tādās pilsētās kā Daugavpils, Rēzekne, Ventspils, bet, piemēram, arī man brīžiem arī Liepājā man ir pieejami pakalpojumi šādi. Un tur Liepājā ir gan skūteri, gan mašīnas, un arī es ar tiem arī braucu tajās pilsētās. Protams, tur arī tas piedāvājums bieži ir mazāks, un arī tās distances, kas tev jāmēro, lai to transporta līdzekli dabūtu, ir garākas. Un tas nozīmē, ka tajās pilsētās es ticu, ka ir lielāka nepieciešamība pēc auto, bet tādā pilsētā kā Rīga pagaidām tāda problēma nav. Iedrošināt cilvēkus izmantot šādu transportu noteikti viņiem šis iedrošinājums nav nepieciešams. Noteikti vispār šo ir jau domājuši. Piemēram, ģimenēm, kas šajā brīdī brauc ikdienā ar 2 automašīnām, ļoti daudz no tām ģimenēm, es domāju, jau sāk domāt, vai tā otrā mašīna ir nepieciešama, un pamēģināt to savu ģimenes otro mašīnu jau aizvietot ar koplietošanas auto. Tas jau ir iespējams, un tas ir solis, ko var veikt ļoti vienkārši un ātri šajā brīdī. No cilvēkam, kuram jau ir sava automašīna privātā, vai tā ir viņa vienīgā automašīna, varbūt nav vērts uzreiz domāt par kaut kādu pāriešanu, bet tiklīdz mainās dzīves stils vai vēl pārcelies no, piemēram, attālāka reģiona uz Rīgu, tad tiešām noliec sev priekšā abas divas, aprēķini, cik tev ikdienā tās maršruts varētu izmaksāt, un tad sapratīs, vai ir vērts uzturēt šo automašīnu vai nē. Vai koplietošanas auto ir nākotnes transporta veids? Es domāju, ka jā. Tīpaši šajā brīdī saprotot augošās transporta līdzekļu izmaksas. Kādreiz automašīnu varēja iegādāties par mazākām summām, tagad automašīnas kļūst arvien komplicētākas, arvien dārgākas. Un es domāju, ka arī ir izdevīgāk, ja vienu un to pašu transporta līdzekli izmanto vienā dienā 4, 5, 6 cilvēki. Un tas arī ir gan draudzīgāk planētai, gan arī aizņem daudz mazāk vietas pilsētā. Es domāju, ka šāda veida uzlabojumi arī pilsētas plānotājiem ir interesanti, un es ticu, ka arī nākotnē šis viss attīstīsies vēl vairāk.